Čau, te esi Patriks Kalniņš, un es šodien parādīšu, kā spēlē Angry Birds Go. Šīs videoklips būs par to, kā es jums parādīšu, kā šī spēle ir jāspēlē. Atgādinu, šī spēle var ielādēt Play veikalā par brīvu. Es šodien arī šo spēli ielādēju. Atgādinu arī vēlreiz. Šīs ir mans 3. videoklips manā kanālā. Jā, un redzam 5% iziet pirmajā pasaulē. Man jau 3 reizes spēlēt, šitā būs 3. Un es jums parādīšu 2 ceļus, kā var braukt, un sākam spēli. Šī ir man pretinieka, kā jūs redzat, viss ir cūks. Es vienīgais viņam arī, putns, viņam arī foršs labs mašīnas, it īpaši šitā pēdējā bija forša. Man kaut kādi koka mašīna ar kefīru, nezinu. Es jums parādīšu 2 ceļus. Re, kur te būs jāgriežas un pa taisni te. Re, kur ir tas ceļš, kur jāgriež, bet mēs pa taisni, pa parasto braucu, un es jums vēl parādīšu. Un re, kur mēs jau esam tikai 5. Tas ir diezgan slikts rezultāts, ļoti slikts rezultāts. Pirms mums ir vēl 8. Pirms mums tikai 3 vēl. Un esmu 4. Tas ir labi. Es paņēmu, atkal 5. Kaut kā neveiksmīgi. Sanāk ar jums šoreiz cīnīties. Un redzam, kā te jau no augšas citi pretinieki brauc, un mēs vismaz ārprāts, mēs 5. Slikti. Mēs varam viņu apsteigt, varam apsteigt. Un ir. Es viņam piebraucu klāt. Visi 3. mēs esam. Man likās 4. Bet, jā, tas slikti. Mums būs jāmēģina vēlreiz. Bet šoreiz mēs brauksim pa citu ceļu. Upgradeojam. Un jā, šitā ir 4. no 5 braucieniem. 4. no 5 braucieniem. Es jau uzreiz slēdzu, tāpēc, ka es uzliku šitādu vadīšanu, kur var vienkārši griezties, tur varēja vēl telefonu vai planšetdatoru griezt, bet man tā nebija ērta, un redzam, mēs nitro uzslēdzām. Un redzam, te ir TNT, viņi var uzsprāgt, un mēs tagad sprāgsim noteikti, jā. Tas bija skarbi, mēs esam atkal 7, tas ir ļoti slikti, mēs pēdējie gandrīz 6. Ko tu mūs grūti? Mēs nodojam no trases. Esam 4, 5. Slikti. Nē. Mums nav jāpieļaut. Mēs esam. Un 4. mēs esam. Jā, kaut kā neiet. Pat neesam 3. Būs jāmēģina vēlreiz. Jā. Mums ir vismaz jātiek 3. Un brauksim pa parasto ceļu. Un vispār es tā, lai būtu interesanti, pēc braukšu pa šito ceļu. Uzmanīgi TNT, atkal man viņa besīja ārā galīgi. Tas ir labi, ka šits uzsprāg. Mums priekšā kaut kāds sūds, un mēs atkal izraujamies uz 2. pozīciju. Mēs varam
Mums jāiztur, jānotur otrā. Bāc, mēs jau 4. Kas tas pa sviestu? Mēs jau 3. esam. Rekur, mēs esam 2. Vismaz 2. mēs esam. Un arī domāju, mēs finišējam 1. Oi, 2. Ko es te runāju? Jā. Ejam tālāk. Uzlabojam. Vot spīdu vajadzēja uzlabot, tas bija galvenais. Un 5. brauciens, pats pēdējais, un tad mēs atsāksim citu lodziņu. Kur te ir laikam tie zirgspēki, mums tikai 98, jā, mums ir ļoti maz iespējas uzvarēt. 3, 2, 1 un aiziet. 1. nolidojuma trases. Mēs brauksim pa parasto ceļu šoreiz. Mums jādzen tas tur pretinieks, kas mums ir priekšā, jo mums obligāti ir jābūt 3. vismaz. Bāc, kas tas ir? Idiots to bija. Reiz manī brauc. Un kur ir mans pretinieks, kas man ir te jāapdzen. Un mēs viņu apdzinām. Jā, mēs esam vismaz 3. Jā, ja man būtu 100 tie tur CC zirgspēki it kā, tad es būtu, protams, būtu 1. Domā. Vai 2. Un mums jau 108. Galvenais ar to uzlabot. Un atsākam spēlēt šito te. Mēs arī to. Tagad spēlēsim. Un jā. Sākam. Mums te ir laika jāpaspēj. Uz laiku tas ir diezgan grūti. Mēs nitro labāk līdz beigām pataupīsim. Nē, tomēr labāk uzslēgsim tagad. Žēl, ka tikai 1 reizi var izmantot trasē nitro. Baigi grūti. Es nezinu, vai es uzspēšu. Būs jāmēģina. Tas bija smuki, kā es paņēmu. Es jau varu uzspēt, varu uzspēt, bet ja es tikai neietriecos, Un esmu paspējis līdz finišam. Un mēs dabūjām 86,695. Uzlabojam ātrumu. Labi, uzspēlēm tagad šito. Un redzam, te ir ķirbjus tā kā jālas. Redziet, jāpaspēj pa šito tā kā trasi. Arī interesants diezgan uzdevums. Pat interesantāks nekā pagājušais, manuprāt.
Kā es domāju, mēs varam dabūt. Ai, tādu iespēju bija. Bet tad diezgan grūti nokontrolēt visu. Šits bija jāņem aiz. Bļāviens. Tāda izdevība tur bija. Un šitā izdevība tāda. Un mēs esam dabūjuši visus ķirbus. Tagad monētas jāsalas. Bet mēs esam jau izpildījuši misiju. Misija bija tāda uzspēt pa šo trasi savākt ķirbus un lai tur augšā tas pazustu. Nu jā. Mēs izgājām. Un dabujām ar jums 90,863 naudu. Nu, rekords tas bija, naudas, cik tur. Labi, uzlabojam vēlreiz. Nevaru vairs ātrumu. Un jā. Labi, paldies, ka skatījāties manu video. Tiekamies līdz nākamajam.